Ja jums domēns ir iegādāts citu vietu, ārpus hostinga paneļa, tad šis domēns ir jāsavieno ar esošo hostingu, lai jūsu mājaslapa strādātu. Tātad viens no veidiem, nevis viens no veidiem, bet būtībā tas ir vienīgais veids, kā to dara, ir jums jāuzzina NS ieraksti konkrētam pakalpojumu sniedzējiem, hostinga pakalpojumu sniedzējiem. Viens no veidiem ir uzjautāt viņiem pašiem, kādi ir NS ieraksti. Un otrs veids, kā to uzzināt, ir ievadīt Google, un noteikti šo publisko informāciju viņi būs arī publicējuši interneta vidē, un to arī var uzzināt šādā veidā. Viņi pat mājaslapā, kur domēnam nomainīt NS ierakstus, tad šeit ir jau informācija, kādi ir konkrētajiem hostinga pakalpojumu sniedzējiem NS ieraksti. Šie divi NS ieraksti jums ir jāpievieno jūsu domēnam, lai domēns savienotos ar jūsu hostingu. Tātad nokopējam šo pirmo NS ierakstu, kopiju, un dodamies uz vietu, kur esat iegādājušies jūsu domēnu. Tas var obligāti nebūt nīc, tas var būt dažādās vietās, bet sistēma ir ļoti, ļoti līdzīga. Konkrēta nikā pretī domēnam atrodas zobratiņš. Tad nospiedīsiet uz mani domēna vārdi, atvērsies šis ekrāns un blakus ir zobratiņš. Nospiedīsiet uz zobratiņu un jums atverās vaļā jauna lapa, kur var pievienot šos te domēna ierakstus. Jums jānospiež NS podziņa. Šeit iekopējiet tikko nokopēto domēna ierakstu un nospiežam saglabāt. Tad nospiežam vēlreiz NS un izdarām to pašu atkārtoti, iekopējot jau otro NS ierakstu. Kā man šeit ir izdarīts jau iepriekš, divi NS ieraksti ir iekopēti kā NS ieraksti ar šo te NS podziņu. Tad, kad tas ir izdarīts viss, varam iet ārā no domēna pakalpojuma sniedzēja, bet šajā gan brīdī vēlos jūs informēt, ka jāpagaida vismaz 24, nav vismaz īstenībā, aptuveni 24 stundas, kamēr domēns savienojas ar hostingu. Tas var būt arī stundas laiks, tas var būt 2-3 stundu laiks, bet vislabāk ir pagaidīt 24 stundas, jo tad visi šie te ierakstu saturs, kas ir slēpjas apakšā zem šiem te ierakstiem, viņš viss savienojas ar hostinga pakalpojumu sniedzēju. Tad, kad tas ir izdarīts, tad varam doties tālāk.